izmērīt var visu. Ja vajag, pilnīgi tas ir iespējams. Tas, ko es iepriekš teicu, te nebūs mērījums par, kā ēnās vai kā vēl kaut kur, kad birokrātija mazināsies par kaut ko. Te neiet pa visu perimetru, tāds arī nav bijis mērķis, te 25% tas nav nopietni. Bet tas, ko premjera paziņoja, tas nav nopietni. Lai mēs visi tā Latvijas sabiedrībā zinātu. Tajā kontekstā, kas šajā grupā pie tās, un grupa, manuprāt, metodiski dara visu pareizi. Ir daudz saraksti, ir liels saraksti, tiek koncentrēts kaut kāds saraksts pie kaut kādām galvenajām aktivitātēm, bet nevar teikt, ka šīs te aktivitātes dos kaut kādu kopējo proporciju tur visā birokrātijas mazināšanā. Birokrātijas mazināšana par 25% 4x4 plānā nav nopietni. Tas nav nevis 4x4 plānā, bet šīs grupas kontekstā. Tas nav nopietni. Kas ir nopietni, un te es atgādināšu, ko es iepriekšējais teicu. Un es paudu cerību, ka šī grupa lielā sastāvā, kā tikko valsts kontrole teica, nonāks pie šī saraksta, pie kā viņi tagad ir nonākuši. Visi cieņi, viņi ir nonākuši tādā vai savādākā veidā. Tagad galvenā lieta ir, kādā veidā un vai šīs te aktivitātes, kuras iepriekš nav tikuši ievestas, tiks ievestas. Jo, principā, strādās jau tur tie paši cilvēki, tad kas notiks? Ministrijā ekonomikas, jūs tur variet par būvniecību stāstīt, bet realitātē tas process ir ārkārtīgi ilgs, tur bla, bla, bla. Jūs varat par datu apmaiņu stāstīt, realitātē tur ir šitā un tā. Kas notiks tagad? Kādā veidā šīs te aktivitātes, pietiekoši daudz aktivitātes, tiks no pārvaldības viedokļa, no prioritizēšanas viedokļa, kas mainīsies valsts pārvaldes iekšienē, lai viņas novestu līdz tam, ko Rostovs kungs saka, ir uzņēmējs saka, fine. Jo, kamēr, un te ir jāstāsta nevis no tā, ko valsts pārvalde saka. Valsts pārvalde mērā, viņiem maksā par to, ka viņi runā. Jāstāsta no klienta perspektīvas. Ja uzņēmējs saka, ja skolotājs saka, ja iedzīvotājs saka, kad nav, tā tad nav. Tas ir tas mērs.